Man neesi stāstījis, kā vispār, kas tev pastāstīja, vai tu uzrunāji, vai izlasīji, vai kas tev pa Twitter vispār neatceries? Nu tā, es esmu, kā sabiedrisko attiecību speciālistam un tā, man jau, tīri, tad profesionāli ir kā tādām lietām jāsako un jāzina un tā, cik man cilvēki nāk un kaut ko prasa un tā. Tad vienā brīdī es, sajūtu, ka, man vajadzīja kaut kādu savu tādu pieredzi, lai es, tā sajūstu to drēbi, jo, zinu, kā viena lieta ir, kaut ko tur teorētiski stāstīt par jauniem mēdījiem, ja? Un cita lieta, kad es, sapratu, ka, bišķi to drēbi jau vajag just. Tas kaut kā es iesaistījos, es kaut kā tāda, ka gribēju vienkārši pastīties un tā, kā tas notiek. Un tagad tu tā kā palicis. Man nav, es neteikšu, ka man būtu kaut kāda stratēģija vai es nezinu, kaut kāds skaidrība šausmīgi un tā. Drīzāk tā, spontāni un viegli un bez kaut kāda īpaša nolūka vai es nezinu. Un tie ir tā kā gandrīz privāti, tu vienkārši ieeji. Absolūti. Šādi tāda, ne? Absolūti, tā. Es arī no sirds tā domāju, ka tas ļoti līdzīgi tā kā vēl viens leduskapis mājās. Ja? Tu apnīji kaut ko darīt, piekūst un tā tālāk. Citreiz tu būtu cēlies, gājis, sataisījis aliņu vai kaut ko domājis. Kaut kā. Tagad aiziet Twitterī, izlamājies normāli atkal var ķerties pie lietām. Un nebūs tā, un Facebookā tu neesi, draugos tu neesi, tikai Twitters, jā.